Sveicināti, cienījamie skatītāji! Pastāstīšu jums par Jēkabpils pilsētas kultūras pārvaldes plānotajiem lielākajiem pasākumiem turpmākajās 2 nedēļās. 25. martā komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītajos pasākumos atgādināsim paši sev un nākamajām paaudzēm, ka dzīvība, brīvība un tēvzeme ir svētākais, kas vien var piederēt. Un tā pulksteni 13:00 aicinām uz dievkalpojumu Krustpils evaņģēliskajā luteriskajā baznīcā. Pēc tam 14:00 būs piemiņas brīdis pie piemiņas akmens represijās cietušajiem, kurā runās gan mācītājs Guntis Kalme, gan Jēkabpils pašvaldības vadība, gan politiski represēto pārstāvji. Savukārt 18:00 Tautas namā Jēkabpils Tautas teātris aicina uz pēc Māras Zālītes Lugas zemes nodokles motīviem uzvestu izrādi. Piebildīšu, ka ieejas maksas uz šo izrādi nav. Bet 26. martā, atzīmējot Starptautisko teātra dienu, priecīgs notikums. Krustpils amatieru teātrim pirmizrāde. Un tā pulksteni 17:00 Daugavkrastos, kur šobrīd mitinās Krustpils kultūras nams, visi tiek gaidīti uz izrādi Dzīve ir skaista. Izrāde tapusi pēc latviešu autora Linduļa 1931. gadā sarakstītās lugas motīviem, un tas ir stāsts par cilvēku attiecībām, par komisko un traģisko un, protams, par mīlestību. Ieejas maksa uz izrādi ir 1 lats, un biļetes ir nopērkamas kultūras nama kasē. Jāpiebilst, ka no 27. mārta līdz 5. aprīlim Jēkabpils galvenās bibliotēkas bērnu lasītavā ir apskatām izstāde Teātra diena. 29. martā pulksteni 15:00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas lasītavā uz tematisku pēcpusdienu Burvju ota man ir dota tiek aicināti visi, kam ir tuva zīmēšana, un jo īpaši zīmējuma konkursa Mana mīļākā pasaka dalībnieki. Šeit būs tikšanās ar jaunajiem māksliniekiem Rolandu un Valēriju Hartmaņiem. Bet ceturtdien, 31. martā, pulksteni 14:00 vēl viena izrāde, šoreiz bērniem. Un tā būs muzikāla pasaka pēc Hansa Kristiāna Andersena pasakas Princese uz zirņa, ko uz Tautas namu atvedīs neatkarīgais teātris Kabata. Izrādes ilgums būs 1 un 20 minūtes, paredzēts ir arī starpbrīdis, un ieejas maksa uz izrādi ir lats 50. Biļetes ir nopērkamas Tautas nama kasē. Bet 31. marta pievakarē, pulksteni 18:00 uz kino punkta pēdējo kino seansu latviešu filmu Kleitas, mātes un meitas gaidām mazliet lielāku auditoriju, proti tie pusauģus un viņu vecākus. Kleitas, mātes un meitas ir sirsnīgs stāsts par meitām, viņu mammām un ģērbšanos. Ieejas maksa uz šo filmu ir 1 centīms. 1. aprīlī pulksteni 17:00 Tautas nama Baltajā zālē kopā ar autoriem atklāsim Aleksandra Štelmachera vadītās fotostudijas dalībnieku kopizstādi ar nosaukumu Bez rāmjiem. Šī ir pirmā studijas kopizstāde, un tajā atklājas dalībnieku ļoti dažādā pieeja fotografijai un fotografēšanai. Izstādē piedalās autori no Jēkabpils pilsētas un novada, no Līvāniem un Krustpils novada. Izstāde būs apskatāma visu mākslas dienu laiku līdz pat 27. maijam. Sestdien, 2. aprīlī pulksteni 15:00 Daugavkrastos apmeklētājs priecēs 2
dziedošu apvienību, proti Patrioti LG un Inga un Normunds sirds dziesmu koncerts. Koncertā būs gan latviešu, gan latgaliešu dziesmas no abu izpildītāju repertuāriem, gan arī pavisam jaunas dziesmas, ko abas apvienības izpildīs kopā. Biļetes uz koncertu skolniekiem maksā 1 latu, savukārt pārējiem 3 latus, un biļetes ir nopērkamas iepriekšpārdošanā Kultūras nama kasē. Un visbeidzot, trešdien, 6. aprīlī, 18:00 Tautas namā būs skatāma lielu popularitāti ieguvusi Latvijas-Zviedrijas kopražojumā tapusī mākslas filma Seržanta Lapiņa atgriešanās. Atgriezies no ārvalstu misijas, seržants Krists Lapiņš iekārtojas Āgenskalna dzīvoklītī. Izrādās, ka civilā dzīve nes nemazāk pārsteigumu un pārbaudījumu. Pēc filmas noskatīšanās būs kinolektorijas, biļetes uz filmu bērniem līdz 13 gadu vecumam maksā 50 centīmus, pārējiem 1 latu. Un biļetes ir iegādājamas Tautas nama kasē iepriekšpārdošanā. Atgādināšu, ka jaunumus par kultūras aktualitātēm Jēkabpils pilsētā jūs varat atrast presē, kā arī internetā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kultūras pārvaldes mājaslapā. Aicinām jūs sekot mums Twitterī. Paldies par uzmanību un tiksimies pasākumos!